Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 8. nedēļas lasījums. Sekojiet Jēzum. Vai tu zini, ko nozīmē sekot kādam? Tas nozīmē iet līdzi vadītājam un rīkoties tāpat kā viņš. Sekot kādam nozīmē arī klausīties tajā, ko vadītājs saka, un arī atrināt to, ko viņš dara. Kā tu domā, vai Jēzus vēlas, lai mēs sekotu viņam? Jā, pavisam noteikti. Lasīsim par to, kuri cilvēki pirmie sāka sekot Jēzum, kad viņš bija uz šīs zemes. Sekojot Jēzum. Spoži un silti spīdēja saule. Tā bija vēl viena skaista diena pie Jordānas. Jānis Kristītājs stāvēja upes krastā, sarunājoties ar 2 saviem draugiem, Andreju un Jāni. Šie 3 vīri sarunājās, bet tad Jānis Kristītājs pēkšņi apklusa. Viņa acis izbrīnā ieplatās, kad garām gāja Jēzus. Redzi, Dieva jērs, viņš satraukti teica, Jāņa 1:36. Andrejs un Jānis pārsteigti paskatījās uz Jēzu. Lūk, apsolītais glābējs. Ko viņi darīja tālāk? Izlasīsim Jāņa 1:37. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. Andrejs un Jānis bija pirmie Jēzus sekotāji. Klusēdami viņi gāja Jēzum līdzi. Viņi nezināja, ko teikt. Viņi pat nezināja, ko darīt. Viņi vēlējās vienīgi sekot Jēzum. Jēzus turpināja iet. Viņa acis mircēja priekā. Viņš zināja, ka Andrejs un Jānis nāk tieši aiz muguras. Kad Jēzus apstājās un pagriezās, laipnā balsī viņš tiem jautāja, ko jūs meklējat? Jāņa 1:38. Abi vīri paskatījās viens uz otru un tad uz Jēzu. Tie vēlējās būt kopā ar viņu. Tie vēlējās klausīties un mācīties no viņa. Kur tu mājo? Viņi jautāja. Jēzus pasmaidīja. Nāciet, tad redzēsiet. Jāņa 1:38-39. Un viņi gāja. Abi vīri sekoja līdzi uz vietu, kur Jēzus bija apmeties un pavadīja visu dienu kopā ar viņu. Jēzus vēlas pavadīt laiku arī ar tevi. Viņš saka, nāc, tu vari nākt pie Jēzus, klausoties Dieva vārdu Bībelē un runājot ar viņu lūgšanā. Mani interesē. Kā tu domā, par ko tajā dienā Jēzus varēja runāt ar Jānu un Andreju? Kā tu katru dienu pavadi laiku ar Jēzu? Klausīsimies atmiņas panta Jāņa 10:27 melodiju. Manu balsi es tās pazīstu.
Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs debesīs, palīdz man katru dienu runāt ar Tevi, labāko un uzticamāko draugu, manās lūgšanās, uzklausīt Tavu vārdu, kas teikts Bībelē, palīdz katru dienu vadīt laiku kopā ar Tevi. To no sirds lūdzu, Jēzu Tavā vārdā. Āmen.